un noslēdzošais tātad aplis. Un tomēr pietuvojasies ir Lahtenmaki samērā tuvu. Nurminen Mikkonen varbūt nespēja šo tempu iet. Nu jā, gandrīz par sekundi noķērusi, un varbūt mums beigās nefinišēs neviens šajā braucienā. Tiešām jānovēl dāmām tik līdz finišam. Šis aplis jānobrauc. Nu, izskatās, ka tomēr nebūs mierīgs aplis Nurminenai Mikkonenai. Pēdējais būs jāieliek viss, kas ir palicis. No Lahtenmaki visu cieņu nepadevās, noķēra šobrīd. Ir tuvu, bet varbūt skatīsimies pēdējos līkumos. Iespējams, ka kāds manevrs vēl sekos, kāds varbūt pārgalvīgs. Redzējām, ka pēdējais sektors ir galvenais pareizās trajektorijas atrast. Un, lūk, tiešām ir ļoti tuvu jau Nora Mirellai. Abām uzvārdi diezgan gari, varbūt vienkārši dāmas sauksim vārdos. Tiek rādīts arī karogs par to, ka slidena trasa. Nu, šeit ir samests zeme uz trases dubļi visdrīzāk pēc šīs avārijas. Nu, acīm redzot, vēl pēdējās cerības kaut kādas var likt uz pēdējo sektoru un pēc tam izēju pēdējā līkumā uz startu finišu taisni. Un šobrīd seko manevrs. Motoru muzejā seko manevrs, automašīnas viena otrai blakus, neliels sadursme arī. Lūk, nu, tas jau bija nedaudz neglīti, jāsaka, tāds pamatīgs trieciens pa sānu. Jā, interesanti. Tā bija Mirella Nurminen Mikkonen. Tur bija pilnīgi noteikti. Tā nebija trajektorija. Viņi nosedzās. Jā, tas bija tāds ar elkonu uzbakstīja savai konkurentei Lahtenmaki un beigās tomēr nofinišēja priekšā Nurminen Mikkonen. Lahtenmaki otrajā pozīcijā un viņš var beigt vicināt šo karogu, jo šīs ir tikai divas automašīnas, kas mums palikušas trasē. Nu, lūk, kā dāmas cīnās patiesībā. Nu, futbolā tas būtu tāds elkons sitiens pa zobiem. Nu, jā, tā būtu... Nu, principā, droši sarkanā kartiņa. Droši sarkanā kartīte par šādu manevru. Apdzīšanas punkts. Skatāmies vēlreiz. Pie motoru muzeja ieliena, tā kā blakus jau ir. Varbūt uzskatīja, ka izsit uz ārmalu, bet īsi jau tur tāds sitieni nebija. Nu, lūk, šis manevrs šajā brīdī pat palēninājumā to tik uzskatām nevar redzēt. Bet... Principā arī neizskatījās tomēr, ka speciāli tik milzīga kustība nebija. Viņi brauc varbūt vienkārši devās savā trajektorijas